Sveicināti, kriptomāni. Un šodien tēma, protams, ir nodokļi. Ko tad darīt ar nodokļiem, ja jūs esat godprātīgs pilsonis un vēlaties tāds palikt un fokusēties uz to, kā nopelnīt vairāk, tad šis droši vien, kad jums ir jāzina. Es ceru, ka jūs visi saprotat, ka nodokļi jāmaksā tikai un vienīgi no tā, kad jūs gūstat peļņu projektos, platformās, spekulējot, jebko, ko jūs darat, jebkāda veida saucamā saimnieciskā darbība ar kriptovalūtu, ko jūs darat un gūstat peļņu. Par to daļu tikai iet runa. Šajā gadījumā, protams, cilvēki vienmēr dalās divās kategorijās. Vieni ir tie, kas mēģina apiet un šmaukties un skatīties, ko viņi var kādā veidā nesamaksāt. Ja? Un otri ir, protams, tie, kas skatās, okay, kā es varu nopelnīt vairāk, nomaksāšu nodokļus un nopelnīšu vēl vairāk. Ja? Nu, restīvi, jums visdrīzāk jūs kaut ko krītat vienā no šīm kategorijām vai vēl kaut kur pa vidu. Ja? Bet no savas pieredzes uzreiz jāsaka, ka viss nav tik melns, kā tas tiek mālēts. Kriptovalūta nav nekāda tur teroristu, narkodīleru un seksomānu, ja kaut kāda tur šitā te norēķina veids. Kriptovalūta ir normāls pasākums, kas ir ienācis mūsu ikdienā. Mēs ikdienā nopērkam rīnī savu dienascho desu maizi, ja, un maksājam par saviem komunālajiem maksājumiem ar kriptovalūtu jau šodien. Protams, izmantojot starpnieku pakalpojumus kā Binance un citas platformas. Ja. Tāpēc viss, kas jums ir jāzina, tika apskatīts šajā te webinārā, kurš notika novembra sākumā. Un es vienkārši noīsināju to daļu, kas attiecas vairāk uz mums. Ja palaidāt to garā, tad noskatieties šo divu sēriju salikumu kaut kādā brīdī, kad jums ir laiks, un pārējo jūs visi vienmēr varat atrast Google, iegūglēt, kādi nodokļi jāmaksā ir no kriptovalūtas tirzniecības vai no peļņas ar kriptovalūtu. Ja? Un mums ir diezgan skaidri un vienkārši aprakstīts valsts ieņēmuma dienesta dažādos normatīvajos dokumentos par to, kas un cik kam ir jāmaksā. Un, protams, vienmēr atceraties, ja jums ir nepieciešams finansistu pakalpojums, ja, tad atrodat sev grāmatvedi, tie nemaksā tik dārgi. Ja. Jūs varat vienmēr konsultēties arī pie valsts ieņēmuma dienesta, ja jūs esat daudz nopelnījuši ar kriptovalūtu un gribat būt godprātīgs pilsonis, samaksāt savus nodokļus tādā veidā. Tā kā viss notiek, viss darbojās, un tātad pirmā sērija no divām par to, kādā veidā tad mums kā fiziskām personām, kas un par ko ir jāmaksā. Jāsaka atklāt, ka šis webinārs ir diezgan sauss tādā informācijā, ka tas ir vienkārši tiek traktēti normatīvi akti un mazliet paskaidrots. Bet tā ir vienkārši skatu. Jūs varat noteikti šo noskatīties un noklausīties, un vismaz jūs būsiet informēti, kas ir kas. Par neko nevajag uztraukties. Un atcerieties vienmēr, ka tie, kas stāsta šo webināru no vienas puses, ja, viņi stāsta to, kā valsts grib, kā tam jāizskatās. Ja, un tad, protams, jūs paši varat operēt ar to, kā jūs gribat. Un par to, ka kriptovalūta ir un vai ir iespējams viņu izsekot vai nav iespējams viņu izsekot, tad, lai jūs neallotos, ja, protams, kad ir jau programmatūras ārā, kas sāk piefiksēt un fiksēt visu darījumus, arī blokķēdes ar kriptovalūtu. Ja. Par to jums, protams, iespējams ir mazāk zināms, vēl kāds teiks, ko tu stāst, ko tu muldi, ja, bet tā tas īstenībā ir. Un jā, balīte, kad kriptovalūta skaitījās tur Wild West pasākums, ja, kad jūs varat to akumulēt un par to nevienam nekur neziņot, ja, drīz beigsies. Bet līdz tam laikam pelnam, pavērojam, uzkrājam kriptovalūtu, kriptomāniju, tieši domāt tam. Okay, laipni lūk kriptomānijā, un tagad pirmā sērija par nodokļiem. Šo te pirmo daļu par nodokļu piemērošanu fizisko personu kriptovalūtu darījumiem. Tātad šī informācija par fizisko personu darījumiem būs aktuāla visiem, kas pārdot vai pērk vai kādas citas darbības veids ar kriptovalūtām kā privātpersonas. Un šeit jāsaka, kā jau Aijam teica, kriptovalūta ir salīdzinoši jauna parādība nodokļu regulējumā, un tikai 2018. gadā parādījās pirmās tādas publiskās uzziņas par kriptovalūtām, un 2019. gadā kriptovalūta tiek uzskatīta likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli kā kapitāla aktīvs. Un tas tā kā ievieš mums pirmo tādu skaidrību, vispār kādā veidā mēs varam aplikt ienākumu. Un šobrīd tas pastāvošais regulējums, viņš var arī nebūt pilnībā tāds izsmaļošs visiem iespējamiem gadījumiem. Un jautājumi, kas neiekļaujas šajā vispārējā ietvarā, viņus vajag risināt atsevišķi, ņemot vērā to darījuma būtību un jūsu faktiskos apstākļus. Uzreiz arī kliedēšu šaubas par to, ka šeit neiet runa par kaut kādiem jauniem nodokļiem, jo mēs šeit piemērojam jau esošos nodokļus kriptovalūtām. Un fizisko personu nodokļus regulē likums par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un tas, ko mēs šodien stāstām, tas ir saskaņā ar šo likumu un attiecīgajiem valsts ieņēmuma dienesta publicētajiem skaidrojumiem. Arī jāatcerās, ka nodokļu regulējums var mainīties, arī valsts ieņēmuma dienesta skaidrojumi var mainīties laika gaitā,
Un, ja jūs noskatīsieties šo pašu video pēc kāda laika, ļoti iespējams, ka būs jau zināma kāda jauna informācija, kas var jau savādāk ietekmēt jūsu nodokļus. Nu, kas tad ir kriptovalūta? Nodokļu vajadzībām kriptovalūta ir nodefinēta kā vērtības digitālais atspoguļojums, kas var būt digitāli nosūtīts, glabāts vai tirgots un funkcionē kā apmaiņas līdzeklis. Un svarīgi ir tas, ka tā nav nauda, tas nav likumīgs maksāšanas līdzeklis, nekāda banknota vai monēta vai elektroniskā nauda tā arī nav, un kriptovalūta nav arī finanšu instruments. Nodokļu vajadzībām tas ir kapitāla aktīvs. Kā mēs zinām, citi kapitāla aktīvi ir arī akcijas, obligācijas, nekustamais īpašums, finanšu instrumenti. Un tad arī tā nodokļu piemērošanas kārtība lielākoties būs ļoti līdzīga. Nu, kādi ir tie nodokļu piemērošanas režīmi iespējamiem? Tas ir viens variants ir ienākums no kapitāla pieauguma. Tas ir gadījumiem, kā tiek pārdota virtuālā valūta, kas iegūta nesniedzot ar to saistītus pakalpojumus. Un otrs variants ir ienākums no saimnieciskās darbības. Tas ir, ja virtuālo valūtu pārdot saimnieciskās darbības ietvaros, ja to ģenerē vai saņem kā atlīdzību. Un šeit, kā alternatīvs nodokļa maksāšanas režīms, ir iespējams arī mikro uzņēmuma nodoklis. Kapitāla pieauguma aplikšana ar nodokļiem. Šis pirmais režīms aptvers lielāko daļu no situācijām, kad personas pērk vai pārdod kriptovalūtas. Un kas tad ir šis kapitāla pieaugums? Kapitāla pieaugums ir ienākums jeb peļņa no kriptovalūtas pārdošanas. Tātad, ja jums rodās peļņa, tad šī peļņa ir apliekama ar 20% ienākumu nodokli. Un sociālās iemaksas šeit nav jāpiek. Un vēlreiz atcerēsimies, ka kapitāla pieaugums ir tāds ienākums, kas rodas nesniedzot ar to saistītus pakalpojumus citiem. To vēl var saukt par pasīvu tādu ienākumu. Bet tad jūs teiksiet, kā ir ar zaudējumiem. Ja jums notiek darījums ar zaudējumiem, tad šie zaudējumi netiek aplikti ar nodokli. Bet zaudējumus var izmantot, lai atgūtu pārmaksāto nodokli, un par to es pastāstīšu turpmāk vairāk tālākos slaidos. Vēl var būt situācija, ka persona nopirka valūtu, un tur viņu un ar gadiem virtuālās valūtas vērtība pieaug, un persona šo valūtu neatsevina, neko nedara. Un te jāzina, ka kamēr jūs neko nedarat, kapitāla pieauguma ienākums arī nerodas. Ja vienkārši jūs turat šo kriptovalūtu, tās vērtība aug, un nodoklis tajā brīdī nav jāmaksā. Un tad mēs nonākam pie svarīga punkta par to, ko uzskatā par virtuālās valūtas pārdošanu vai atsevināšanu. Tātad kriptovalūtas pārdošana jeb atsevināšana ir maiņas darījums, kā rezultātā tiek iegūta oficiāla valūta, lieta vai citi pakalpojumi. Šis ir skaidrojums no valsts ieņēmuma dienesta vadlīnijām, un tas nav likumā ierakstīts, bet ievērsiet uzmanību, ka šeit valsts ieņēmuma dienests skaidro, ka ar kriptovalūtas pārdošanu ir saprotams arī tāds darījums, kur saņemtas lietas vai pakalpojumi. Tas nozīmē, ka, ja jūs izmantojat kriptovalūtu preču pirkšanai, tas būs tas brīdis, kas radīs nodokļu maksāšanas pienākumu. Nākošais jautājums ir, kā aprēķina šo kapitāla pieaugumu. Aprēķins ir tāds, ka no kapitāla aktīva pārdošanas cenas jūs atņemat sākotnējo iegādes vērtību. Par iegādes vērtību jums ir jābūt attaisnojušiem dokumentiem, kuriem parādīt, par cik tā valūta tika iegādāta. Un par kriptovalūtas pārdošanas vai iegādes cenu uzskata naudas vai naturālā izteiksmē saņemto samaksu. Ja jūs nevarat noteikt šo iegādes vērtību vai nav nekādi dokumenti, kas to parādītu, tad par iegādes vērtību uzskata nulli. Tāpēc ir svarīgi pierādījumi, saglabāt šo informāciju, lai viņa būtu pieejama arī vēlāk. Un te ir arī piemērs. Persona nopirka bitkoinu 15. gadā par 1260 ASV dolāriem. Konvertējot uz eiro, tie būtu 828 apmēram eiro.
Turpmāk, kādā citā gadā, viņš pārdeva šo bitkoinu par 1260 eiro. Apliekamais ienākums šeit būs no pārdošanas cenas 1260 eiro. Mēs atņemam iegādes cenu 828. Un tad tā ir tā peļņa, no kuras jūs rēķināsiet 20% nodokli. Situācija ir diezgan skaidra, jo šeit ir nopirkts tikai viens bitkoins. Bet kā ir ar gadījumiem, kad ir nopirkts nevis tikai viens bitkoins, bet daudzi. Pie tam tas vēl var notikt dažādos laika periodos par dažādām cenām. Tādos gadījumos iegādes vērtības aprēķinos var izmantot FIFO metodi, kas nozīmē first in, first out, vai vidējās svērtās cenas metodi. Tātad aprēķinot vidējo svērto cenu vienam bitkoinam. Un būtiski ir tas, ka jūs paņemat vienu no šīm metodēm un izmantojat viņu vismaz 10 gadus. Tātad nevar mainīt metodi atkarībā no situācijas. Iegādes vērtībā var iekļaut izdevumus. Tas var būt komisijas, valsts nodevas, kādi citi līdzīgi izdevumi, kas saistīti ar kriptovalūtas iegūšanu. Vēl ir jāzina, ka ienākumi un izdevumi ārvalstu valūtā, tā kā šajā piemērā, jāpārēķina eiro saskaņā ar Eiropas centrālās bankas kursu, kas bija spēkā ienākumu gūšanas vai izdevumu izdarīšanas dienas sākumā. Tātad darījuma dienas sākumā. Tāda vēl var būt īpašie gadījumi. Var būt gadījums, kā jūs ieguvāt kriptovalūtu dāvinājumā. Tādā gadījumā par iegādes vērtību uzskatīs dāvinājuma līgumā norādīto vērtību, kas nav lielāka par kriptovalūtas pārdošanas cenu. Šeit atgādinam arī to, ka dāvinājumi ir neapliekams ienākums, ja to saņem no radiniekiem līdz 3. pakāpei, bet ja saņem no citām personām, tad neapliekams ienākums būs tikai līdz 1425 eiro gadā. Un tad tā pārējā dāvinājuma daļa viņa būs pati par sevi arī apliekams ienākums. Vēl var būt gadījums, kā kriptovalūtu manto. Un, ja jūs pārdodat mantoto kriptovalūtu, par tās iegādes vērtību uzskata mantojuma masā norādīto vērtību. Tad arī šeit ļoti svarīgi ir dokumenti un kas tajos ierakstīts. Tā kā kriptovalūtas kļūst arvien populārākas ar laiku, būs populāri arī juridiskie jautājumi, kas ir ap un par kriptovalūtu. Un, ja jūs plānojat savu darbību ilgtermiņā, tad var rasties jautājums, kā vispār sagatavot tādu mantojuma līgumu kriptovalūtai, kā šo aktīvu nodefinēt, kur viņš atrodas un tam līdzīgi jautājumi. Jo cilvēki, kas iegūdot kriptovalūtā, plāno nodot gūtos ienākumus nākamajai paaudzei. Un tādā gadījumā ir vērts padomāt arī par to, kā jūs juridiski noformēsiet tādu mantojumu. Vēlāk būtisks jautājums ir ienākuma gūšanas diena. Tātad brīdis, kad tiek uzskatīts, ka jūs guvāt ienākumu. Vispārēji likums nosaka, ka par ienākuma gūšanas dienu uzskata dienu, kad persona saņem naudu vai citas lietas. Un šeit ļoti svarīgs ir arī valsts ieņēmumu dienesta skaidrojums, kā kriptovalūtas maiņas darījuma rezultātā, ja viena valūta tiek samainīta pret otru, kad abām ir pieaugusi vērtība no pirmās pirkšanas brīža, nodokļa maksāšanas pienākuma atliek līdz brīdim, kamēr maiņas rezultātā iegūtā valūta tiks pārvērsta eiro vai citā valūtā. Tātad, un šeit arī ir viens piemērs no dienesta vadlīnijām. Attis samainīja par 850 eiro pirkto kriptovalūtu bitcoin pret Ethereum un guva vērtības pieaugumu. Tad nākamajā gadā pārdeva par 1000 eiro. Un tā paša mēneša beigās nopirka atkal bitcoinu par tiem pašiem 1000 eiro. Tā kā šajā piemērā mēs redzam, ka ir bijis gadījums, kad cilvēks saņēma eiro, tātad pārdeva kriptovalūtu pret eiro, tad šeit ir šis te ienākuma gūšanas brīdis izpildījies. Un rodās ar nodokļu apliekamais ienākums, kuru mēs tad rēķinam no pārdošanas cenas, kas ir 1000 eiro, atņemot to sākotnējo iegādes vērtību 850 eiro. Tātad tiklīdz jūsu tajā darījuma ķēdē, kādā brīdī jūs kriptovalūtu pārdodat un pretī saņemat naudu, tas ir brīdis, kad uzskata, ka ienākums ir gūts.
Tas pats attiecās arī uz preču pirkšanu kriptovalūtām. Un neatkarīgi no tā, ko jūs tālāk darīsiet ar saņemto naudu, bet skatoties uz šo te piemēru, pat ja persona pārdeva kriptovalūtu par 1000, un to pašu 1000 tālāk ieguldīja atpakaļ kriptovalūtās, tik un tā izpildās šis te ienākuma gūšanas brīdis. Un jāpiebilst, ka šāda pieeja kriptovalūtu maiņas darījumiem ar iespēju atlikt nodokļu maksāšanas brīdi līdz brīdim, kad tiek saņemta nauda vai lietas, ir samērā labvēlīga personām, kas daudz tirgojas ar kriptovalūtām. Tā ir Latvijas tāda specifika, ka pašlaik valsts ieņēmuma dienas šādā veidā skaidro nodokļu piemērošanas kārtību kriptovalūtu tirdzniecībai. Kad esam tikuši galā ar ienākuma gūšanas dienu, nākamais jautājums ir, kā nodeklarēt šo ienākumu un kā samaksāt nodokli. Deklarēšanas kārtība šeit ir tāda pati, kā darījumiem ar citiem kapitāla aktīviem, ar vērtspapīriem, ar nekustamo īpašumu. Iespējams, kādam no klausītājiem jau ar to bija pieredze. Un deklarācijas aizpildīšanas brīdis šeit būs atkarīgs no kapitāla pieauguma, jeb peļņas summas mēnesī. Ja jūs aprēķinājāt, ka, es atceros ne mēnesī, bet ceturksnī, ja jūs aprēķinājāt, ka ceturksnī kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ir lielāka par 1000 eiro, tad jūs deklarējat ienākumu ceturkšņa deklarācijā un iesniedzat to līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam. Tomēr, ja jūs redzat, ka ceturksnī kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem nepārsniedz šo 1000 eiro limitu, tad šo ienākumu deklarējat līdz nākamā gada 15. janvārim. Tātad gada deklarācija tāda būs. Un nodoklis jāsamaksā līdz tā mēneša 23. datumam, kad jūs iesniedzat deklarāciju. Tas nozīmē, sniedzat deklarāciju un uzreiz samaksājat arī nodokli. Tagad parunāsim par zaudējumiem. Zaudējumus, kas radušies no virtuālās valūtas atsevināšanas, var sekt ar peļņu, kas radusies atsevinot arī kriptovalūtas. Un šeit ir piemērs. Brigita pārdeva kriptovalūtu Cardano par 1500 eiro, kura bija pirkta par lielāku cenu, 1550 eiro. Tas nozīmē, ka viņai veidojās zaudējumi no šī darījuma 50 eiro apmērā. Tā kā ir šie zaudējumi, tad deklarāciju viņu nevajag iesniegt, un nodokli maksāt arī nevajag. Tā paša gada martā viņa nopirka bitkoinu par 800 eiro, un septembrī pārdeva par 1810 eiro. Tātad septembrī viņai bija darījums ar peļņu 1010 eiro apmērā. Tas nozīmē, ka līdz tā paša gada 15. oktobrim Brigita iesniedz deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma un deklarē šos 1010 eiro, un no tiem samaksā nodokli. Bet vēlāk, jau pēc gada beigām, sākot ar 1. martu, viņa var iesniegt gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarāciju un atgūt pārmaksāto nodokli par zaudējumiem šajā janvāra darījumā. Tātad zaudējumus varat izmantot, lai atgūtu nodokli. Un šeit arī neaizmirstam par attaisnuma dokumentiem, kas jums pamatos, par kādām cenām tika pirktas un pārdotas tās valūtas. Ir vērts arī zināt to, ka, ja jūs tirgojaties ar akcijām un obligācijām un citiem finanšu instrumentiem un gūstat peļņu no tādiem darījumiem, tad zaudējumi no kriptovalūtas tirdzniecības nevar tikt izmantot, lai atgūtu nodokli no peļņas, kas ir no šiem tradicionālajiem finanšu aktīviem. Un otrādi arī nevar. Zaudējums no kriptovalūtas pārdošanas var izmantot tikai, lai sektu peļņu no kriptovalūtas darījumiem. Tāda ir īpatnība. Tagad iziesim soli pa solim vēlreiz, ko vajag jums zināt un ko vajag darīt, ja jūs pērkat pārdodat kriptovalūtu. Pirmais solis ir konstatēt katrā ceturksnī, katrus 3 mēnešus, vai jums notika atsevināšanas darījumi, kuru rezultātā jūs pārdevāt kriptovalūtu un pretī saņemāt naudu vai citas lietas. Tālāk jūs rēķinat, vai šajos darījumos veidojās kapitāla pieaugums. Visi aprēķina eiro valūtā. Tad atceramies arī, ka iegādes vērtība
jābūt viņai dokumentāri pamatotai, jābūt attaisnojuma dokumentiem. Un varbūt arī nianses šīs iegādes vērtības aprēķināšanā. Zaudējumus nesošus darījumus jūs uzskaitat atsevišķi, jo viņi tiek deklarēti pēc gada beigām. Tātad jūs esat novērtējuši, kas jums konkrētā ceturksnī, kāda darījuma ir bijuši, kāda peļņa veidojas, un tad jūs novērtējat, cik liela peļņa šī ir bijusi. Un atkarībā no tā apmēra, tad iesniedzat vai nu ceturkšņa deklarāciju, vai nu gada kapitāla pieauguma deklarāciju. Un attiecīgi uzreiz arī samaksājat nodokli. Un jau pēc gada beigām jūs varat atkal atgriezties pie zaudējuma nesošiem darījumiem un iesniegt pretceļošo deklarāciju, lai šo zaudējumus izmantotu. Papildus visam šim paralēli mēs iesakam sekot līdzi valsts ieņēmuma dienesta skaidrojumiem par kriptovalūtām un varam arī ieteikt sekot līdzi Sorēnen nodokļu ziņām, jo mēs Sorēnen rūpīgi sekojam līdzi jaunumiem nodokļu jomā un mēs informējam par tiem arī savos e-pastos. Vēl viens temats ir kriptovalūtas ģenerēšana, par kuru valsts ieņēmuma dienests saka, ka šis ienākums ir kvalificējams kā ienākums no saimnieciskās darbības. Un tātad tas ir ienākums, kas apliekams ar ienākumu nodokli, tātad progresīvās likmes 20, 23, 31% atkarībā no ienākuma apmēra gadā un arī jāpiemēro sociālās iemaksas. Labā ziņa ir tā, ka saimnieciskās darbības veicēji var atskaitīt izmaksas un dienas savās vadlīnijās kā piemērus piemin, ka tie varētu būt bankas, interneta domēna komisijas maksas, reģistrēšana, datorprogrammu uzturēšana, internets, reklāmas izmaksas, tāda veida izmaksas. Bet izdevumiem ir noteikts ierobežojums. Tie var sastādīt līdz 8% no gada ieņēmumiem, un tur ir arī izņēmumi, darba spēka izmaksas, nekustamā īpašuma nodoklis un pamatlīdzekļu nolietojums. Tie ir 3 veidi, kurus var pilnībā atskatīt. Un vēl viena laba ziņa ir tā, ka 20. un 21. gadā 80% limita piemērošana ir atceltas saistībā ar Covid situāciju. Un saimnieciskās darbības veicēji maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, aizpildot gada ienākuma deklarāciju. Bet sociālās iemaksas tiek maksātas katru ceturksni. Un šeit arī jāseko līdzi izmaiņām attiecībā uz sociālām iemaksām pašnodarbinātām personām. Minimālais ienākuma nodoklis jebkurai saimnieciskās darbības veicējiem ir 50 eiro gadā, neatkarīgi no tā, vai peļņa tiek gūta vai netiek gūta. Kā alternatīvs nodokļu maksāšanas režīms var būt arī mikro uzņēmuma nodoklis, bet šajā gadījumā nodokļu aprēķinā netiek ņemti vērā izdevumi, bet gan tikai ieņēmumi, un nodoklis ir 25% no ieņēmumiem līdz 25 000 gadā un 40% par pārsniegumu daļu. Tas būtu pagaidām viss par fizisko personu.